Mums ir vienkārša lausta līnija, mums ir nevienkārša lausta līnija, mums ir atvērta lausta līnija, mums ir slēgta lausta līnija, un tad slēgtu vienkāršu laustu līniju kopā ar visu to, kas pa vidu sauc par daudzstūri. Un izrādās, ka daudzstūrleņu summu var aprēķināt pēc vienkāršas formulas, kas ir 180 grādi reiz n-2, kur n ir malu skaits. Tad, ja mēs gribam zināt, kāda ir leņķu summa, piemēram, 12 stūrim, tad sanāk n mums būs 2, un mēs rakstam 180 grādi ir vienāds ar 12 mīnus 2, 180 grādi reiz 10, un tas būs 1800 grādi. Tas strādā arī otrādāk. Piemēram, ja mums pateic kaut ko kādam random daudzstūrim, kuram nezinām, cik viņam ir stūri, ir pateicis, ka leņķu summa, piemēram, ir 1440 grādi. Tad, ko mēs varam izdarīt, uzrakstam leņķu summas formulu, un mēs zinām, ka tai formulai ir jāsanāk 144. Tad mēs varam abas puses paņemt un izdalīt 180 grādiem. Tā, šitā, un tad mums sanāk n-2 ir 8, un sanāk n ir 10. Jā, 2 pārnesam uz otru pusi un dabūjam, ka šim daudzstūrim bija 10 stūri. Ierakst komentārā, kāda leņķu summa būs 5 stūrim, un uzdevums ir atrisināts.